skūpstiem, un starp mums ir arī dzēnieks Valdis Kūja, viņam ir ļoti jauks dzējolis. Jo kas tad, ja strēlnieks krita, kas tad bija viņu no vistuvāk, jo vīdos un mātes, kas atcerējās un pārdzīvoja par to, ja? Pulko. Latviešu strēlnieku Ieviņš ir dzīvs un tiešām dara brīnumus. Šodien ir tiešām brīnumu pilna diena. Es tikko biju Čaka muzejā, un es šķīstot savus papīrus, atradu, ka no veciem, es kādreiz dzīvoju Čakā muzeja mājās pēc viņa nāves un ieskatījos, protams, vecos latviešu strēlnieku žurnālos, un no viena žurnāla izkrita ārā zīmējums, Stelviņas iepriekšstādes. Es skatos, ka tas ir Strunkas zīmējums. Un es aizviešu šodien šo zīmējumu uz muzeju, tas ir oriģināls Čaka, es tajā māju dzīvo, un tur mērtājās viss tas, un es tā runājām. Un Čaks ir teicis, ka bez dvēseļu puteņa nebūtu mūžības skārtie, un tā tiešām grāmata, kas ir mūsu brīvības cīņu ABC, un rokas grāmata, ar ko mēs augām, ar to viss mūsu paudze auga. Un man ir milzīgs prieks, un es pateicos Aleksandram un visu domu spēkam, kas ir izdod šo grāmatu, un tieši ar Strunkas zīmējumiem, ar Strunkas ilustrācijām. Un es klausījos, kā tu runāji, ka Strunka ir 6. pulkā. Mans tēvots Edvards Podiņš, varens latviešu strēlnieks, stiprinieks, bija 6. pulka kapelmeistars. Nomira arī 80, cik tur nomira Rujienā. Un interesanti, pat es pētīju Rujienas vecos rakstus, skatījos, ka Grīna brālis, Rujienā ilgus gadus bija skolotājs, un arī tajā laikā viņš acīm redzot par strēlniekiem, un jo Rujien bija tāds strēlnieku, tāds centrs, viens no centriem. Tā kā tur ļoti liels paldies par šo grāmatu, un laimīgi ceļu viņai un visi. Tā, un kad to filma, un tas ir milzīgs avots, un jauniešiem ir vajadzīgs tāds nevar tā pateikt, kā tagad tur reizēm, kā saka, tur strēlnieki un tā. Ne puteklīts viņai nepilīgi, viņi cīnījās par Latviju, un viņi bija dažādi, bet visi pat Valters, un viņi izgāja Melnai jūrai un atgriezās, un tie, kas neatgriezās, diemžēl tie aizgāja bojā 37. gadā, kas noticēja. Ar Sakarvalku karogu, kā bija strēlnieks, 100 gadi arī vilki dziedāja, un man arī radās spontāni dzējolis, un paldies, Aleksandra, ka tu atkal ierosini nolasīt. Leģenda par Valdu Rozi. Vēl jūsu soļus Rīgas bruģis glabā. Vēl ozoli, kas vējiem neizkabā. Par ozolu puikām varoņu teiksmas pauž, par balto rozi, ko pie krūtīm lauž. Šo ozolu zemes svešnieku neaiztiec. To sarga vairogs vieds, balts rozes zieds, ko malkas līgos sniedz šķiroties. Jums mūsu mīlestība blakus ies. Tā nenosalā bargā nāves salā, to nesamalā šķembas Daugavu malā. Kas ir šis spēks, kas pagut neatļauj, kā viesuļu vētra mūs uz priekšu rauj, kad brīžiem šaubas māc un elpot grūti, ar sirdi paraugiet, lai kur jūs būtu. Vai tēva virzī ozoli vēl aug, vai mātes dārzā baltā roze plauz. Kad redzat, ir šos balta puķa ziedi, pie bērza krusta galvu nolieciet. Kas liels to nedrīkst apēt laika smilts, uz 1000
rādīt, ved mūs strelnieku cilts un laimīgi ceļu grāmatā. Un vispojām. Tā, nu pēc vēl vilki dzied, es pateikšu arī man ir par to gandarījums, jā, lai cik mēs nebūtu, mums arī pateiks par to, lai cik mēs nebūtu kliedēti un galināti, kā pareizi par Šozulu cilti teica Valdis Rūja. Mūsu karavīri ir viena no profesionālākajām pasaulē. Mēs tikai vienu lietu, nejauši izlasīju nākot uz šajā. Te jau runāju bruņoto spēku pulkvedis Jānis Hartmans, bet daudz varbūt nezinu, ka latviešu karavīri, kas ir bijuši mūsu speciālās vienības, kas diena Afganistānā, tur ir kotējās faktiski kā viena no vislabākajiem profesionāļiem. Mēs pat esam izglābuši amerikāņus. Jūs zināt, ka viņi bija aplemti vienā vietā no tālāk, bet mēs tikai brīnos, kāpēc nekur tas tā netiek sevišķi reklamēts. Tieši latvieši bija tie, kas viņus izglābē. Tā kā tas profesionālisms un laikam tie jaunie laiki, kas nāks, neprasīs vairs milzīgu skaitu, bet prasīs smadzenes, tehnoloģijas, izglītību un militārās prasmes, ar ko tieši tagad latvieši spīd. Tā kā es nedomāju, ka tie, kas sastāv plānus un mums visu laiku pludināja Delfi un Apollo, ziniet, katru mēnesi parādās kaut kāds pētījums sensionāls, ka Baltijas valsts var 2 mēnešos ieņemt, Baltijas valsts var 2 nedēļās ieņemt, jā. Un to jau es teicu Ielas bunkuru laikā, ja. Tie, kas šos te plānus sacer, laikam nav lasījuši, ka neko nezinu par Stompa kauju vai neko nezinu, teiksim, par 600 vietām. Latvijā, kur bija nacionāla partizāna cīņa vietas, kur, teiksim, pret 500 partizāniem cīnījās 700 divīziju karavīri un nespēja neko izdarīt. Tā kā laikam jau ne par tām 2 dienām, ne par tiem 2 mēnešiem, ne par 20 gadiem neko izdarīt nevarēs. Bet tagad vilki atkal. Lūdzu. Pirms mēs vien tālāk pasakrīja latviešu vīnām saimniecēji, un ļauj labu darbu tautās laistījā. Un mēs no pār dziesmīs tiešām uzdziedāsim, neaizskavējot jūs, un pāris vārdu tomēr pirms tās dziesmas, un tagad dziedāsim, es skanēju, kopēc teica Hukmans Jānis par to kontaktu virsnieku ar karavīriem. Tad jāsaka, arī, protams, par to, ka grāmatīs neticīšākās augstāks virsnieks, ja pārmet un, protams, grīnām dzīves laikā var gadījās kādu nelielu, ja. Bet, lasot strelnieku atmiņas vai klausoties, tiešām tie vienkāršie strelnieki vai ierīces un zemākā līmeņa komandieri, kas bija tiešām visos dubļos un asinīs un mēskās iekšā pašiem strelniekiem no sākuma līdz beigām, tiem nav nekāda aizsprieduma pret tiem puikām, kas gāja uz Krieviju sīsties par Latviju. Jo gan Virza, pats strelnieku būdams, gan arī Pēters Dagzāns, ko neminēju, jo pirmā pulkā, kas bija pirmā pataljonā, gāja visos kaujās cauri. Viņi nenoliek savus cīņbiedrus. Viņi gan palika šai pusē, brīvā Latvijā, bet viņi noliec galvas un godināja un lepojas ar tiem puišiem savu cīņbiedriem, kas gāja Krievijā sīsties pilsoņu gadā. Jo, ja nebūtu viņi uzveiktu Krievijas impērijas atjaunotāji, nebūtu ne Latvijas, ne Lietuvas, Igaunijas un pārējās Krievijas impērijas nomalas. To vīri gudrāk saprata. Un tikai tie, kas bija augstos, varbūt štābos, uzdienējušies, mazāk ar reālām kaujām saistīti, tiem zinām veidu nenopietnību vai kaut kādu rezot kaut kādu, ka nāk no latviešu strelnieku, sarkano strelnieku, no Krievijas atpakaļ, varbūt kaut kādu konkurenti, tie mēģināja norobežoties. Ja? Mums nav jānorobežoties. Ļoti pareizi Aleksandrs Krišņēns teica. Mums jābūt lepniem ar saviem karavīriem, visiem no ierindnieku līdz virsniekiem, kas mūsu vārdu nes pasaulē un droši sargā mūsu. Un sargāja strelnieku, un sargās mūsdienu karavīri, un ar tiem mums ir jālepojas. Mēs te vien svešiniekam savu izcilos vīrus un sievas neatdosim. Tie mūsījā, latvieši. Man visi jālepojas, no viņiem jāņem piemērs, jādod tālāk jaunām pauzēm. Tagad viena dziesma, kas iegūt arī no paša 5. Zemgales bataljona vēlākā pulka
strelnieki, literāti, vēlāk Krievijas pilsoņu karā, rotas komandieris Julijs Juliāns Balodis. Kas kaitēja nekaroti? Kas kaitēja nekaroti cīņu gaitā strelniekami? Kas kaitēja nekaroti cīņu gaitā strelniekami? Kas kaitēja nekaroti cīņu gaitā strelniekam? Meičas deva saldas bučas saimniece salda piena, meičas deva saldas bučas saimniece salda piena, meičas deva saldas bučas saimniece salda piena. Pārstaigāju Krievu zemi fiksētiem zābakiem, pārstaigāju Krievu zemi fiksētiem zābakiem, pārstaigāju Krievu zemi fiksētiem zābakiem. Lodes krūši Somiņai, apelsīni kabatāji, lodes krūšu Somiņai, apelsīni kabatāji, lodes krūšu Somiņai, apelsīni kabatāji. Iejostīņas asmenīgi smerkaķītis mugurāji, iejostīņas asmenīgi smerkaķītis mugurāji, iejostīņas asmenīgi smerkaķītis mugurāji. Un kā pēdējā dziesma būs tā pirmā, jo grāmatā viņa minēta pirmā dziesma, ko jau 3. bataljons Kurzemes, kad viņi vēl cīņas fabrikās, vēl formējās bataljonu, apmācījās, viņi to dziedāja. Sanākuši kopā jauni gurķi, puikas daudzījās, met nažas fabrikas koku sienā, trenējās tādā veidā, dabūja brāzienu no seržantiem dusmīgiem, bet viņi bija bezbeidīgi puikas. Tas bija raksturīga īpašība latviešu šodien, bezbeidīga. Un mēs ceram, es jau runāju ar vienu apēdi, varbūt, ka šī grāmata būs pieejama. Viņa ļoti svarīga šī grāmata papīra formātā ir. Tieši ar visiem attēlēm. Bet ka varētu arī e-formātā, ko jaunieši tagad visi smuki čeko ar pirkstiņiem, mobilojos, planšetdatoros arī. Varbūt, ka varētu e-grāmatu arī laiku uztaisīt. Tas būtu ļoti vērtīgi, jo daudz jaunieši tādā veidā piesaistīt. Un, varbūt vēl tādā satoties, ar te minēja ļoti pareizi, ka mūsu jauniešiem jāgūt mantojums no mūsu ceņšu varonībām. Spēles. Ļoti daudz datoru spēles jaunieši spēlē. Ar safanzēlējiem, marsiešiem kaut kādiem, ar svešiem varoņiem, kas tur izdomāti no citām zemēm, kaut ko vērtīgi daru, varoņi milzīgi. Mums pašiem tādi varoņi. Mēs kaut kā valsts loju pareities, kaut kā maz lepojamies, noklusējām. Vairāk jāņem. Un varētu uzsākt tikai spēli. Latviešu strelnieki cīnās, varonīgi, pret vēstēputiem, citiem cīņām, epizodēm, Tāpat ir par komiks. Mums ir teikti varons Lašpēs. Ļoti jauki, jālepojas. Bet, ja es redzu, ka sveštautīs, kurš Latvijā dzīvo, cepur nozīmē, malāc. Bet viņam jātais ir komiks par mūsu varoni Lašpēs. Ka latvieši paši kaut kā kūtu, kaut ko labāk, ka logās sēž tur, zinu, ko dara. Un tad ir jāpadomā, ko mēs darām. Mums pašiem jāceļ savi varoņi saulītē, lai mums būtu stipra aizmuguri, jaunā